Labdien! Mani sauc Andris Balodis, un šodien stāstīšu par vadības ilūziju. Tiem no jums, kas ir vadītāji, droši vien manis stāstītais piemērs būs diezgan tūs un saprotams. Ja mēs paņemam visu, kas notiek organizācijā, aptarhējamies uz vienkāršām kategorijām, uz vienkāršiem apgalvojumiem, ko tad īsti dara organizācija, mēs varam nonākt pie tādiem 4 apgalvojumiem vai 4 tādām tipiskām darbībām. Numur 1 organizācijā ir jāplāno. Numur 1 ir jāplāno mērķi, kurus sasniegt, ir jāplāno procesi, jāplāno resursi un jāpiešķir, lai organizācija varētu kaut ko izdarīt. Numur 2 ir jādara. Ir jāīsteno produkts vai pakalpojums, jārada vērtība klientam, un tas ir veids, kā nopelnīt naudu. Numur 3 ir jākontrolē. Tātad jākontrolē vai mērķi ir sasniegti, ir jākontrolē, vai process notiek efektīvi un pareizi, ir jākontrolē, kā jūtās klients pēc tam, kad ir saņēmis mūsu pakalpojumu vai produktu. Un numur 4 ir jāuzlabo tas, ko mēs darām. Ja? Ir jāmaina sistēma, ir jāuzstāda jauni mērķi un jākļūst arvien labākiem un labākiem. Ja mēs novelkam tādu strīpu, kas tad būtu jādara vadītājiem un kas būtu jādara darītājiem? Ja? Tomēr tur ir robeža, pilnīgi noteikti skaidri. Droši vien, kad plānot, kontrolēt un uzlabot, tas viennozīmīgi būtu vadītāja darbs. Savukārt darīt, tas būtu darītāja darbs. Un nodrošināt šo rezultātu klientam. Ja jūs ikdiena kā vadītājam paiet risinot dažādas problēmas, tiekoties ar klientu, esot labākajam pārdevējam un jebšu kas cits, jūs patiesībā nostājāties tajā otrā pusē, kas ir darītāja puse. Un tad sanāk tā, ka jūs no vadītāja lomas pārvēršaties par ugunsdzēsēju. Jā, jūs esat labākais risinātājs tām situācijām, kuras rodās. Iespējams, jūs arī vislabāk viņas atrisinat. Bet paradoks ir tajā, ka tajā brīdī jūs nedarat to, ko jādara vadītāji. Jūs neplānojat, jūs nekontrolējat un jūs neuzlabojat. Ja mēs paskatāmies uz šo koncepciju tā globāli, un ja mēs pieņemam šo pieņēmumu, kad vadītājiem ir jāplāno, jākontrolē un jāuzlabo organizāciju, tad vadītājs redz vakardienu un plāno rītdienu. Un tas ir tas, ko vadītājs var izdarīt. Savukārt šodien viņš var būt tikai ugunsdzēsējs vai labākais darītājs, bet tas vairs nav vadītājs. Paradoks ir tajā, ka jebkurš vadītājs var būt tikai vienā no šīm lomām. Vai nu viņš var būt tiešām vadītājs, vai viņš var būt darītājs. Un viņš nevar būt abās šajās vietās vienlaicīgi. Šodien, konkrētajā brīdī, vadītājs parasti neko nevada, un tā ir ilūzija. Jūs varat tikai iejaukties kaut kādos darbos un kļūt par darītāju, bet tas vairs nav vadīšana. Līdz ar to šodien vadīšana kā tāda, tā ir vadītāja lielākā ilūzija. Patiesībā jums būtu jābūt tajā kreisajā pusē, kur ir plānošana, kontrola un uzlabošana, bet tas viss ir par vakardienu un par rītdienu. Padomājiet par to, cik laika jūs pavadat katrā no šīm pusēm un nedzīvojiet ilūzijās. Lai jums jauka diena!